Īstenojot ideju par pārvaldes funkciju decentralizāciju, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālas pārvaldes sporta nodaļa pārcelta uz Vaboles ciematu, kur tagad atradīsies sporta nodaļas vadītāja Gunāra Kucena darba vieta. 28. maijā jaunas telpas tika svinīgi atklātas. Augšdaugavas novada kontekstā, kad centrālas pārvaldes speciālistu darbs fiziski tiek koncentrēts Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas iela 2, ir īpaši svarīgi, ka darbinieks var atrasties un strādāt kādā apdzīvota vieta savā novadā. Kā pozitīvu piemēru var minēt Augšdaugavas novada pašvaldības policiju, kuras posteņi izvietoti vairākas vietas novadā. Kad situācijā centrālajā pārvaldē, ka tiešām daudz darbinieku un bija vajadzīgas telpas citām nodaļām, un vienā mēs ar izpildirektoru, ka mēs uz kādu laiku iemitināsimies Vecstropos. Bet tā kā dzīves ceļa aiziet tā, ka es pats tagad dzīvoju Vabolē, tad braukt uz Vecstropiem, lai pasēdētu dienu pie datora un sarakstītu dokumentus, un aizsūtītu pa e-pastu, un tad braukt atpakaļ, tas tā kā nav rentabli, gan no personiskā viedokļa, gan no pašvaldības viedokļa. Protams, tajos momentos, ka nepieciešamība obligātā braukt uz Rīgas 2 centrālo pārvaldi, tā vai tā arī jābrauc, tā ka tur nav variantu, bet šajā situācijā bija telpa, kuru varēja izremontēt, kuru pagasta pārvaldes apvienības vadītāja laipni atļāva izmantot. Tālūk šī ideja radās. Pašvaldība savā darbībā veic dažādas reorganizācijas un mēģina izveidot struktūras, kad viņas ir kopā vienā vietā. Un ja agrāk sporta nodaļa atradās Rīgas ielā 2, tad izveidojot centralizēto iepirkumu nodaļu un paplašinot cilvēku skaitu, bija nepieciešamas pašvaldībai telpas, un tad sporta organizators un sporta nodaļa pārbrauca uz Vecstropiem uz vienu brīdi, kamēr pašvaldība atradīs kādu iespēju saremontēt kārtējās telpas, un šodien mēs stāvam Vaboles pagastā, bijusī pasta ēka, kas stāv tukša. Remontdarbi izmaksāja ap 10 000 eiro. Apsveikt sporta nodaļas vadītāju Gunāru Kucenu ar jaunu darba vietu ieradās domas vadība, sporta organizatori, Vaboles iestāžu darbinieki un citi kolēģi. Jā, es par šo telpu esmu priecīgs. Un es uzskatu, ka šeit telpa ir izremontēta burvīgi un laiks viņš pagāja. Mēs laikam tā ideja mums radās kaut kur marta beigās, varbūt marta vidū. Tā pamazām tas viss virzījās, pateicoties mūsu izpildirektoram, tagad mēs esam šeit. Pašvaldības darbā primāri, ko mēs skatāmies, lai darba vieta atrastos tuvāk cilvēkam, lai cilvēks, kurš dzīvo Vaboles vai Līksnes pagastā, viņam būtu tuvāk atbraukt uz darbu Augšdaugavas novadā, nevis braukt uz pilsētu vai caur pilsētu tālāk atpakaļ kaut kādā citā telpā. Un tāpēc arī sastādot 25. gada budžeta plānu, pašvaldība sameklēja finansējumu un iedalīja gan muzeja telpām nomainīt logus, gan bibliotēkas telpām sakārtot logus, gan arī kopā sakārtot fasādi un pie reizes arī izveidot 2 jaunus darba kabinetus, kur šobrīd jau atradīsies arī Augšdaugavas novada sporta nodaļa. Pašvaldība arī turpmāk meklēs iespēju radīt darba vietas pēc iespējas tuvāk darbinieka dzīves vietai Augšdaugavas novadā.